Čau visiem! Šī ir autorīga podkāsta Nebrauc virsū otrā epizode. Puiši jau otrā epizode. Jā, super! Kā jūtamies? Super, ir ko pastāstīt. Man liekas, tikko pirmā beidzās. Jā, vai ne? Jo pirmajā epizodē, manuprāt, mums bija plāns laika visu izrunāt, bet šodien mums būs tikpat karsta epizode, kā bija arī pirmā epizode. Joprojām šeit esmu es, Lāsma, kura cenšas saprast mašīnu pasauli un kur auto īpašniekam vienmēr ir divas problēmas. Šeit es esmu viņiem starpā vidu un... Jā, kā vienmēr man palīdzēs divi džeki no Autorīga, Artūrs no pārdošanas un Dāvis no tehniskās daļas. Viņi par mašīnām zina visu, bet man ir galvenais, lai panelī nedeg nekādas lampiņas. Tāpēc tālāk, pirmajā epizodē mēs karstīs diskutējām par Audi un BMW, par to, vai benzīns ir labāks par dīzeli, un arī par to, vai auto pirkt tepat Latvijā vai vest no ārzemēm. Šodien turpināsim ar 3 jaunām tēmām – lūznis par kapēkām vai labs auto līzingā, auto ekskluzivitāte un ekstras un, protams, automāts pret manuāli. Mūsu viedoklis jums taps skaidrs, bet internetā jau visiem ir taisnība. Pierādiet savu taisnību zemāk komentāros. Un, lai jūs redzētu, ka džekiem tiešām var uzticēties, Artūru un Dāvi, pastāstiet, kurš no jums pēdējo reizi sameloja par to, cik maksāja remonts, un vai jūsu sieva vai draudzene, vai jūsu sieva vai draudzene par to zināja, par to īsto summu. Opā, jau sākam ar smagu artilēriju. Šitais ir tāds rīktīgi tā iedzen stūrī un tad nav kur sprūkt. Nu kā tu? Artūr, es zinu, ka tu nesen savu bembīti laboji. Zini kā, godīgi sakot, neskatoties to, ka bembīts nesen ir no servisa, es sūdzēties par remontu izmaksām nevaru, un man baigi nevajadzēja pat melot, ka es tur samaksāju kaut kādu kosmisku naudu. Diezgan vienkārši lēts remonts. Līdz ar to es pateicu, kā ir. Rekur, šādu summu par remontu, vēl meham bišķiņu klāt pielika. Ko draudzene teica? Viņa bija apmierināta, ka mēs remontējam bembi par lētajām naudām. Nebija tā kā kaut kāds ropas kabatā? Nē, absolūti nē. Kā var būt baudot šo marku, braucot ar viņu ikdienā ropas kabatā? Jo tie, kas brauc ar bembiem, viņi vienmēr rūpējās par savām mašīnām. Tā es gribētu pateikt, ja tā būtu taisnība. Jūs vienkārši viņus labojat, jo viņus vajag labot, jo braukt jau gribās. Braukt jau gribās, jā, un tie, kas brauc daudz, tie arī labo savus autiņus. Tieši tā. Un tu? Man ir tāda situācija, kad es esmu Audi fanāts, un tā kā man ir BMW, tad BMW ir nopirkts ar sievietes palīdzību. Attiecīgi visi tie remonti pa lielam ir tā, ka, ir jātais, tad ir jātais. Mēs tur beigi tās cenas tur neslēpjam. Tad neviens nav no jums melojis par to cenu? Baigi jāga nav. Tās vienkārši vienmēr pasaka vairāk, lai ātrāk tiktu vaļā no bembja. Jā, starp citu. Ja remonts maksā 1000, viņš pasaka, oi, tur bija tāds remonts, 1,5 līdz 2, tur vienkārši, lai tik ātrāk dabūtu bembi nost. Vēl nav sanācis. Ok. Kāda summa ir remontam, tāda visdārgākā jūsu mūžā bijusi? Tie bija kaut kādas varbūt 700 eiro reizē. Tas laikam nav baigi daudz mūsdienu realitātē, bet tie bija 18 gadi, tā bija žurka, un man bija jāmetina visa apakša, un tajā brīdī tas bija ļoti smagi. Kurš tu vari apakšu pa 700 pārmet? Iedod kontaktus. Varbūt arī kādam no skatītājiem vajadzēs kontaktus. Jā, kāpēc nē, bet man ir visstrakākā summa bijusi 200. Tas tā kā, vienā brīdī. Reizē, jā. Jā, bet tur ir tās ķēdes, turbīna restaurēja, tur dempferi, pārējās tur visādi sīkumi. Tā ir tāda BMW valoda. Jā, tas ir. Tieši maiņa, turbīnas restaurācija un vispārējais. Ja man vajadzētu atdot 2200 par remontu, es pateiktu, das vidaņiem, man to mašīnu vairāk nevajag. Nē. Bet atkal jārēķina, tu to visu izdari, un tu brauc bez bēdu visus tos atlikušos 3-4 gadus. Atlikušo mēnesi. Līdz nākamai reizei. Man sanāca nedēļa, pēc tam man atbrauc pakaļ evakuators. Labi, sākums ir ļoti daudzsološs, un es domāju, tūlīt būs pirmais strīds par to, vai braukt labāk ar lūzni, kas smaržo pēc pagājušā gadsimta, vai ar jaunu auto, kas smaržo pēc bankas kredīta. Kurā daļā jūs? Lūznis. Jauns autiņš līzingā. Absolūti. Līzings, kurš smaržo pēc kredītā. Priekš kam? Labāk braukt ar vecu opelīti un ostīt to opīšu aromātu adekologu. Bet tur ir tas viss tas vaibiņš. Tu paņem iebāz Bon Jovi kaseti.
Nu, labi, tu pagriez izbrauc muzu. vienu Nu, reizi ja tumbas ir, ar protams. Bon Jovi, otro reizi. Bet trešajā reizē, kad tu saproti, ka nevari nesaslēgt navigāciju, neieslēgt beņķu apsildi, neatvērt logus elektriskos, tev bišķiņ jau paliek... Nopērc Opel, kuram ir airi. Nu, nevajag, nē. Es Kāpēc? nospiežu pogu, es atveru logu. Tev ļoti, ļoti vajag to pogu. Un to loks nolaižos. Ja? Tu Labāk tāds ar visu salonu. savu bīcīti normāli. Nē, nekādā gadījumā labāk nopērkt jaunu auto. Nu, nevis jaunu auto, bet mazlietotu auto. Vai, teiksim, kuram tur līdz kaut kādiem 7, 8 gadiem līzingā un baudiet to braucienu. Bet skaties, atkal tu nopirksi lētu. Nu, tādu pa kapekām. Plus mīnus. Tev ir budžetiņš. Tu viņu nopērci bez nekādiem tur parādiem. Ir tās uzlīmes mašīnām. Es redzēju, vismaz nav līzingā. Nu, ir tāda numurāmīša arī ir. Jā. Nu, tā kā cilvēki vienkārši uzlīmē. Vismaz nav līzingā. Nu, kā viņi nobrauc to gadu, cik tur apskatīt? Atnāk skate. Mēģina iziet, nesanāk. Paņem, aizbrauc, nodot tolmetā, dabū savu cashback, tur 200 eiro. Jā, bet es saprotu, ka tas, ko tu zaudē, nododot mašīnu tajā tolmetā, principā tu nopērci par 2000 mašīnu, tu nobrauc ar viņu, remontēt maksā 2000, tu domā, nē, nafig, vajag, nodošu lūžņos. Nodevi lūžņos, un tas, ko tu zaudēji vairāk nekā tu pārmaksā līzingā. Bet tu brauc ar jauno mašīnu. Bet atkal to visu laiku tu brauc, pa tiem 2000 neko nedari. Tu vienkārši brauc. Tu pat viņu vari nemazgāt, netīrīt. Viņi vienkārši visu piedos. Tur sliktāk vairs nebūs. Vāspa, kā tev liekas, kāds ir pareizais pirkums? Kaut ko paņemt jaunāku līzingā vai tomēr grabažiņa, kas nobrauks un viss un dot viņu vējā? Nu, jūs, kad runājāt, man bija par tām ručkām logu, jā. Man bija šī flashbacks no bērnības, atkal ar slaveno Audiku mūsu ģimenes oranžo. Mēs tā ar brāli ņirdzām vienmēr, ka mums to logu vajadzēja. Nu tev ar tādu spēku tā ručka reāli ir jāgriež, un viņš nevis aiziet līdz pilnībā, pilnīgi loks nolaiž, bet līdz tādai pusītē. Mums tas vienmēr besīja. Tu nevari to roku nolikt, ja? Jā, un tu nevari normāli izbāzt galvu pa logu, jo vienkārši tas loks neiet līdz pašām beigām, un bija reizēm tādas situācijas, kad arī viņš mums vairs nelaidās atpakaļ augšā. Bet ja man tagad pajautā, protams, labs auto līzingā, tomēr es šobrīd tā kā man ir tiesības kaut ko saprotu no savām ekstrām, ko man vajag, ko man nevajag, un vienkārši ar tādu bērnības pieredzi man tiešām jāiet uz terapiju, jārunā par tiem logu ručkām, jo tas man ir ļoti iehitojis, jo mēs tā ļoti, ļoti daudzus gadus braukājam ar tādu mašīnu. Bet pastāstiet, kāpēc cilvēki vispār izvēlās pirkt līzingā jaunāku auto vai tomēr tomēr nelikt pāri tiem griestiem un iegādāties vecāku auto pa savai kabatai? Kāpēc vairāk ir tieksme uz to līzingu? Tā no pieredzes var pateikt, ka lielākais iemesls ir tāds, ka cilvēki, teiksim, izvēlās to līzingu, jo, kā es saku, tas, ko tu samaksā tajā mēneša maksājumā, varbūt nedaudz lielākā nekā, teiksim, tu tur krāji. Tas, ko tu samaksā mēneša maksājumā, ir mazāk nekā tu samaksā vecās mašīnas remontā. Un, teiksim, ja tu liec tajā vecajā mašīnā liec to naudiņu, tad beigās viņi ir jātirgo, un tā mašīnai vērtība vairs nav. Līdz ar to tu maksā tos, teiksim, entos gadus līzingā, un tāpatās pēc tam mašīna ir tavā īpašumā, un viņa kaut kādu naudu maksā. Tev ir konkrēta vērtība, kas tev pieder. Līdz ar to foršāk ir maksāt līzingu. Bet skaties, Fiesta. Mums ir Fiesta. Un tu ņemt līzingā Fiestu. 1700. Tu taču vari iekrāt 1700. Tu vari iekrāt. Kas vainas Fiestai? Atrod kaut vienu mīnus. Jā, viņi ir maziņi. Itālijā varētu forši braukt pa Latviju, man ņirgātos par tevi. Ir apskate, ir ekonomisks dīzelīts, ir elektriskie loku pacēlāji. Un pat elektriskie spoguļi. Jā, elektriskie spoguļi 1700. Fiestai. Jā. Tev ir apskate, sēdies, brauc. Ne, īstenībā Fiesta ir tāds unikāls autiņš. Tur ir reāli viss ekstras. Logu pacēlāji elektriskie, kondicionieris, rāģiņš. Pat, man liekas, sēdekļu apsilde bija. Es viņu neliktu segmentā lūznis. Viņa galīgi nav lūznis. Jā, bet atkal redz pat to ciparu. Pieņemsim, ja mēs runājam kaut kur, nospraudīsim tos 2000. Kaut kas, ko cilvēks reāli var iekrāt. Nevienmēr tev būs lūznis. Tev, protams, pat tiem 2000 nav jāmēģina nopirkt kaut kāds tur Bembis vai Audi A8. Bet, ja tu nopērci kaut kādu tādu tiešām budžeta foršu mašīnīti, kāpēc ne? Jā, bet iedomājies, cik tu ieguldīsi tajā mašīnā tur 2 gadu laikā. Ja tu nopirksi jaunāku mašīnu līzingā, tev pēc tiem 2 gadiem īpašumā būs autiņš, foršs, kuru tu tikpat labi varēsi pārdot un nopirkt nākamo.
Nu, labi, jā, ja mēs tā skatāmies uz jaunākiem auto, bet ne visiem jau gribās to līzingu ņemt. Ko man darīt? Man negribas ņemt līzingu. Tas ir skaidrs, bet jautājums, cik ilgi tu krāsi tai mašīnai? Teiksim, viņa maksā 2000, ja tu krāji par 200 eiro mēnesī, tev sanāk gandrīz gadu turpināt staigāt ar kājām, braukt ar trolejbusu un vienkārši nebraukt. Bet tajā brīdī tu vienkārši hops un brauc. Pēc 2 gadiem tev auto ir īpašumā. Tur, manuprāt, iedalās cilvēku tipāži, jo es zinu tādus, kuri krās līdz pēdējiem un neņems ne par ko kredītā mašīnu, ir kuri jau 2. dienā opacā. Jā. Gribu šito. Exactly. Bet ar ko cilvēki nerēķinās pērkot lielāku, tādus lētākos auto par tirgu zemākajām cenām, tā saucamos karstos dīlus? Ar ko viņi nerēķinās, kad ir tāds tā kā labs piedāvājums, bet gan jau tur ir kaut kāds zemteksts apakšā. Zemūdeņu akmeņi. Tie zemūdeņu akmeņi. Nē, man liekas, karstie dīli nevienmēr nozīmē, ka tam mašīnai jāmaksā 500-600 eiro, un tad viņš skrien pakaļ uz alūksni pēc tās mašīnas, nopērk viņu nobrūk kaut kur pēc 50 kilometriem. Nē, tas nevienmēr nozīmē to. Dažreiz arī sanāk dabūt, teiksim, auto, kas ir vērtībā pāri pa 10 000. Tikpat mēs varam tirgot, teiksim, Škoda Octavia 21. gads. Mums ir zemākā cena tirgu, autiņš ir absolūti pārbaudīts, sakopts, un šobrīd tas ir karstais dīls. Viņu tikpat labi var nopirkt līzingā, bet tas nenozīmē, ka tas ir lūznis. Līdz ar to, principā, ar ko nerēķinās pērkot tās lētās mašīnas, man liekas, ar to, ka tās izmaksas uzturēšanā dažreiz pārsniedz tās mašīnas vērtību. Un tas ir cilvēkiem, teiksim, viņš krāja tur to 1500 tai mašīnai, viņai kaut kas notiek, un viņiem pēkšņi uz citiem vajag atkal 1500, lai to mašīnu salabotu. Un tāpēc cilvēki dažreiz ar to nerēķinās. Okay. Viņi savus visus savingus, teiksim, izliek uz to autiņu, un visam, ka vajag remontēt, tas sanāk, tā mašīna stāv. Bet tie lētie dīli, nevienmēr ir tā, ka tie lētie dīli ir iegrābiens. Nevienmēr tā. Nevienmēr. Pieņemsim, ka cilvēks pārceļās kaut kur, mauc prom uz ārzemēm, strādāt ilgāku laiku, viņam to mašīnu vienkārši brutāli nevajag, viņam vajag ātri atbrīvoties. Var gadīties, ka tu uzķeries uz kaut kādu reālu foršu dīlu, bet pārsvarā, ja ir zema cena, tur ir jābūt kaut kādam zemūdens akmenim. Neviens tāpat vien nepārdos labu mašīnu pa vienkārši zem tirgus vērtības. Jā, ja tā loģiski padomā. Kaut kāds āķīs tur ir. Kaut kādam āķītim ir jābūt. Bet kā tad saprast, kas ir zema cena, ļoti zema cena? Kur ir tā robeža no tā, ka tas ir vienkārši karstais dīls un kaut kādu apstākļu dēļ grib ātrāk pārdot, bet kur ir tā robeža, kad ir jau jāizdomājas, kāpēc ir tik zema cena un uzlikts tāds. Palielam vienkārši salīdzinot tirgu. Jā, es esmu tajā pašā. Pastamies modeli gadu. Un tur izmērīt to vidējo aritmētisku. Jā, plus mīnus tur pasties pašu lētāko, pasties pašu dārgāko, pasties komplektācijas viņiem abiem tur salīdzini nobraukumus, motoru tilpumus un kārbas tipus un vienkārši saproti. Ok, tad pašam research jāizdara, vai ne? Tāds maziņš, tur nav nekā baigi, tur raķešu zinātni. Cik svarīgs ir status, kuru iegūsti pērkot jaunāku auto, bet līzingā? Man liekas, tas ir diezgan aktuāli šobrīd mūsdienās. Ir. Arī tas pats, kas par telefoniem. Tu nopirki uzreiz vai paņēmi tā kā uz nomaksas no sērijas. Nezinu, kāpēc cilvēkiem tas interesē, jo pa lielam, manuprāt, ir gudrāk tiešām līzingā ņemt. Jā, tīpaši, ja tev ir forši nosacījumi, kāpēc ne? Katrā ziņā cilvēki, kas nopērk līzingā, teiksim, autiņus, tas pats kaut kāds vecais prēmijums, ja? Viņi varbūt uzreiz nevar atļauties, viņi ar tādu grib braukt, varbūt pat viņi nedaudz braukt, varbūt viņš strādā tur, teiksim, ārzemēs, viņš grib atbraukt šeit, pabraukt kādu foršu autiņu, bet viņš vēl nav iekrājis. Viņš strādājot tur, teiksim, kaut kur pelnot naudiņas, viņš vienkārši ātrāk viņu atmaksās un viss. Līdz ar to, man liekas, ļoti svarīgs šeit ir status, ka cilvēki grib labas mašīnas. Ir arī, protams, tādi saprātīgi cilvēki, kas atnāk, viņiem tur vajag autiņu pa kabatiņai, viņš tur izvēlās kaut kādu vienkāršāku tur Hyundai un viss, viņam nevajag prēmiumu. Bet, protams, ir arī tādi, kas atnāk un man vajag krūto kaut kādu tur bēmbi semerīti, lai viss kārtībā, lai visu rādiņu apšūta, lai viss tur pacēlā ir ventilācijas vispārējais. Es tā no savas pieredzes zinot džekus, kur ņemšu līzingā mašīnu. Tas no manas iepriekšējās dzīves vietas. Tur ļoti daudziem bija aktuāli ņemt mašīnu līzingā, kad tu
tu zini, ka tu neatļausies viņu uzturēt. Jā, tu to līzingu kaut kā, tur sakabini to pirmo varbūt iemaksu un tā tālāk, bet viņš reāli vēlāk to mašīnu nevar atļauties. Viņš nevar viņai tik daudz lietot to degvielu, no sērijas. Un vienkārši braukā, jo status kaut kāds. Tāda domāšana nav, manuprāt, pareizākā, bet tad, kad tu normāli pelni, manuprāt, un vienkārši tu negribi tik lielas izmaksas vienā mēnesī veikt, bet tu zini, ka tu to maksājumu katru mēnesi varēsi veikt, un tev tas vispār nesagādās nekādas problēmas, un tev pat plaksniņš neparaustīsies. Tas ir baigi feini. Tas no sērijas nopērts iPhone, bet pusmēnesis dzīvo uz roltoniem. Jā, palēl. Vienu mēnesi tikai. Vienu mēnesi, bet... Plus mīnus, jā. Jā. Vienkārši sanāk iesaldēt, vai tu nopērci to pašu BMW par 10,000 un uzreiz 10 iesaldē, vai arī tev sanāk maksāt to līzingu, tur atkarībā no tā, cik ilgi tu paņem un blablabla, bet tev vismaz paliek kaut kāda brīvie līdzekļi, kuriem tu vari operēt. Jā, tu nezini, kas tev notiks arī. Tur jau tā lieta, ka tās izmaksas var būt ne tikai par mašīnu, bet arī citas. Jā. Tas nozīmē, ka tev tur vajag, tur ģimenē vajag, vēl kādam palīdzēt vajag, tur ieguldīties naudiņu. Un tā visa naudas iztērēšana uz auto, tas nevisai laikam ir pareizi. Nē, ja tu pelni 1 miljonu mēnesī, it's fine. Tad tev nevajag līzingu atbraukt. Bet īstenībā visi tie cilvēki, kas pelna tur lielo naudu, viņi tāpat ņem līzingus. Viņi neiesaldē tos līdzekļus. Jā, viņš maksā līzingu un to naudu, kas viņam ir ietaupījumos, viņi vienkārši apgroza un dabū vēl vairāk naudiņas. Jā, tā kā tas ir vairāk par gudru tērēšanu nekā, atdot savu pēdējo savas 2 nieres par mašīnu un vēlāk, tajā mašīnā vēl... Bet, ja man vajag mašīnu celtniecībai, es neņemtu līzingā kaut kādu šarānu, kas man izvilks gadu. Tad atkal dotu priekšroku gramužiņai. Jā, bet, teiksim, ja mēs runājam par celtniecību vai kaut kādiem lauksaimniekiem, cik daudz viņi pērk pikapus darbam, jaunos pikapus vai mežstrādnieki, visas jaunās mašīnas ir kaut kādas Dacijas vai... Ko viņi tur pērk? Pārsvarā Dacijas. Visas ir līzingā. Jā, bet skaties, es pieņemsim, agrāk ļoti, ļoti sen strādāju ceļu būvniecībā. Vienā tādā mazā objektiņā. Tagad es saprotu, kāpēc mums tik švaki ceļi ir. Jā, paldies. Bet es tur vairs neesmu. Tā vairs nav mana rūpala. Tāpēc beidzot sāk uzlabot. Tāpēc beidzot kaut kas uzlabojās. Ceļam es tā nepieskāros. Tur bija apkārt ceļam. Tur viss tā labi iekārtošana. Bija tas, kas stāv un skatās, kā Džeks strādā. Nē, tik krūtis nebija. Jā, tur pārsvarā viņi paņēma tajā reģionā, atrada kaut kādas 2-3 tādas grabažiņas. Galvenais, ka bija skate. Un vienkārši tīri priekš tām objekta vajadzībām nopirka 3 grabažas. Un visi viņi nomauca to visu to būvniecības laiku. Būvniecība beidzās, hop, stolmets. Tas ir, manuprāt, standarts celtniecībā. Jā, es nevienu neesmu celtnieku redzējusi ar kaut kādu Mercedes G-Class, un viņa visi parasti kaut kādi zili busiņi tādi lielai, visus var savākt no rīta kaut katrā pieturā un sadarīt savu darbu un viss. Tur tiešām. Tā kā ir arī segmenti, kur nevajag tomēr. Nē, tas ir bijis savādāk. Tas ir auto darba vajadzībām. Protams, tev tur nevajag kaut kādu Audi A6, kuram eksploatācija ir dārga, vietas nav. Un tā tālāk. Tu paņemsi kaut ko praktisku. Grunti nevar pabraukt. Jā, vai ne? Nē, var, bet tas jārēķinās ar to, ka tās izmaksas būs tādas pašas. Paņem kvatriķi. Atkal var savu kvatriķi. Audi. Ok, guys. Kādas ir papildus izmaksas abos gadījumos? Kad tu pērci mašīnu pa kapēkām vai kad tu ņem līzingā mašīnu? Kādas ir tās papildus izmaksas? Rēķināsimies, ka tā patiek pirks lietots auto, var atgadīties jebkas. Teorētiski plus līzingam ir tas, ka tu uzreiz neiesaldē to visu to lielo žūksni. Tev paliek kaut kāds tas drošības pilvens, kaut kas tu vari ieguldīt. Atkal, ja tu nopērci to grabažiņu, tur risks iegrābties ir krietni lielāks. Bet atkal, ja tu esi krājis un atdevis visu, tad pa lielam tu esi nopircis nekustamo īpašumu. Te ir 2 galējības un koks ar 2 galiem, jo vienā pusē tev ir jāmaksā līzings, tev ir jāsaprot, ka tev ir jānogulda daļa no saviem ienākumiem mēnesī līzingā, plus, ja kaut kāds remonts, tev vajag papildus ieguldīt. Bet, ja tu nopērci grabažiņu, tu vienkārši rēķinies ar to, ka tu vienkārši visu laiku liec naudu. Jo tā mašīna veca, tā ir vecā tehnika, kurai tur ir 20-25 gadi, viņa prasīs ieguldījumus. Bet, nesās kurpes 25 gadus, tam kurpēm arī būs čau. Nevienmēr. Tā ir reāla laimes spēle. Ir arī vecās mašīnas, kas vienkārši vēl mauc un mauc. Klausmas auģiks.
Gan jau, ka joprojām brauc. Nē, es nezinu, laikam. Gan jau, ka joprojām brauc. Kaut kur tur klejo. Es ceru, ka brauc joprojām. Nu, vajadzētu braukt. Okay. Kādus dokumentus vai datus noteikti nevajadzētu ignorēt, pērkot jebkuru auto? Nu, noteikti tas pamats būtu pastīties CSDD apskati. Nu, pieņemsim tur, kā viņam ir gājis, vai nav tīts nobraukums. Tagad arī CSDD starp redz ārvalstīs nobraukumu, kāds ir bijis. Bet te mēs runājam jau par kaut kādām mašīnām, kas varētu būt līzingā. Nu jā, ja tu pērci mašīnu, tad par 800 eiro, pat 1000, pat par 2000. Vai tev ir svarīgi, ka viņa tur nebija kādreiz 14. gadā kaut kādā lielajā sadursmē? Nu, kur ir mašīna, viņa maksā tur 800 eiro, nu pat ja viņa bija tur gandrīz tolmetā nododama, bet viņu kaut kā sačnīja, salaboja, lai viņa vienkārši brauc. Nu, viņa turpinās braukt. Man bija, teiksim, no pašas pieredzes pateikšu, man bija kādreiz Toyota. Es viņu, kad pirku, es apskatījos CSDD, tur bija ieraksts par to, ka tā mašīna bija principā norakstīta. Nu, vai kā viņi tur ieraksta? Jā, nav, nu tā kā pēc apdrošinātāja. Jā, pēc apdrošinātāja lēmuma viņa nav atjaunojama un viss, viņai ir čivarīva. Es ar to Toyota nobraucu 1,5 gadu, es viņā ieguldīju kaut kāds 50 eiro remontos. Nu, viņi vienkārši neplīsa. Pa mūsu ceļiem braucot, ritošā, bomba. Motors pamazām gāja uz beigām, bet nekas bija braucams. Tādā ziņā, ka... Lētucis, jā, es viņu nobraucu 1,5 gadu, nebija nevainas. Tā kā arī lētuči var būt labi. Nē, par to es arī nešaubos. Es nešaubos pilnībā savu rest in peace Audžikam. Vai mūsu family Volvikam. Atsaucies, ja tu tur esi. Uzraksti komentāros, vai tu esi dzīves. Vai ne? Bet, piemēram, cilvēks ir nobriedis pirkt to auto, un viņam nav nekādas pieredzes. Kur viņam vispār sāk? Pie kā viņam skriet? Pārsvarā laikam daudz sāk ar sludinājumiem kaut kādiem. Jā, spiež pogu. standarts. Sākt ar lētāko, vai tas ir gudri vai negudri? Nu, īstenībā var sākt, kāpēc ne? Var sākt ar lētāko. Tā tu uzreiz var izšķirot to, kas ir lētākais, tad tur var būt vai nu pievērst lielāku uzmanību, vai tomēr izvairīties. Uzzvanīt interesi pēc var, aizbraukt, apstīties, iztērēt savu laiku, naudu, degvielu un tā tālāk. Protams, var, neviens to nevar aizliegt. Bet es domāju, ka vajadzētu sākt ar to kaut kādu tirgus vīdu. Attiecīgi sākt ar tirgus vīdu, pievērst uzmanību sludinājumu tekstam, kā tas teksts ir sarakstīts. Jo vairāk plašāk izstāstīts, kas ir darīts, jo vairāk cilvēks arī tev izstāstīs, kā ir gājis tajā mašīnai pie viņa. Attiecīgi, tad arī tu sapratīsi, kā viņai sekots līdzi un cik labs dīls tas vispār ir. Protams, tur arī ir āķis. Cilvēks var sarakstīt da jebko, tu nopērci un izrādās, ka nekas vispār nav darīts. Tāpēc nākamais solis varētu būt paņem kādu līdzi, kas tiešām kaut ko saprot. Ja tev nav vispār nekāda saprašana sajēga tajā visā, nekautrējies izbraukt testa aplīti, obligāti. Paprasti vai var aizdzīt uz kaut kādu servisu sarunā, lai ceļi pastās arī servisā, pieslēdz kompi, pasties kā ar vertikālu. Mūsdienās tās iespējas pārbaudīt un izvairīties no iegrābieniem vienkārši milzīgas. Jā, teiksim, ja agrāk mašīnas publicēja kaut kur avīzēs, un tu tur skaties, BMW 520, tur maksā 10 000 uzvani. Jā, viss labi, nobraukums īstais. Īstenībā tur džeks sēdēja, griez to nobraukumu visu nakti. Tad tagad ir rīki diezgan daudz, un gan auto pārdevēji to piedāvā, gan mēs to piedāvājam. Privātie pārsvarā no tā mēģina atturēties, lai tā pārdošana ir bišķi vieglāka. Bet jā, tagad ir diezgan daudz rīki, kā to mašīnu pirkt. Un runājot par to cenu, protams, var skatīties zemākos, tas, ko mēs minējām pagājušajā mūsu epizodē. Droši varat apskatīties mūsu iepriekšējo epizodi, kur mēs teicām, ka cilvēki atbrauc pie mums, paskatās mašīnas, pie jums ir dārgi. Nav problēma, aizbrauc apskaties uz Kuldīgu citu. Viņš izbrauc Ēlas aplim cauri, Kuldīga, Rēzekne, pēc tam Liepāja. Izčakarē pāris brīvdienas un, čau, tu esi atgriezies. Varši mums cauri. Mums normāls cenas tā pastāv. Jā. Attiecībā pret stāvokli. Līdz ar to cilvēkam jāizvēlās pašam, ko viņš pērk. Jā, taisnība. Tagad arī TikTokos pārdot mašīnas, un īstenībā arī tur strādā ļoti labi. Jā, bet galvenais ir pārbaudīt, kārtīgi pārbaudīt. Tā kā, rēķinies, ka tu nepērc maizīti veikalā pa 50 centiem. Tu tomēr nopērc kaut ko tādu, kas tiešām ir dārgs. Paņem iespringsti un pārbaudi. Nevajag slinkot. Jā, tīpaši, ka tas būs tavs braucamais uz visu savu iespējams
kādiem atlikušajiem gadiem taviem uz priekšu. Kaut kā skarbi tas skanēja. Bet atkal, ja tu nopērci kaut kādu miskastīti, tur jau var izvairīties no visām tām pārbaudēm. Nu, kaut kādu. Jā, es saku, ja tu pērci mašīnu par 600-800 eiro, tas, ka viņa brauc, forši. Rūts brauc bremzē, super. Forši, jā. Paņem noskait, noliec uz galdu, maucam tālāk. Tagad mēs parunāsim par lietām, ko cilvēki bieži izvēlās tikai tāpēc, lai izskatītos krutāki. Jā, runa ir par ekskluzivitāti un visām citām ekstrām, bez kurām, kā izrādās, dzīvot nemaz nevar. Kas vispār ir ekskluzivitāte un kāpēc cilvēki to izvēlās? Es braucu ar Hyundai, es nezinu, kas ir ekskluzivitāte. Bet man ir BMW. Man liekas, ka šeit domas var dalīties. Dažiem patīk braukt ar kaut ko tādu vienkāršāku, dažiem patīk braukt ar kaut ko foršāku. Teiksim, no pašas pieredzes man patīk vairāk auto, kas ir bišķi ekskluzīvāki, kuriem ir kaut kas tāds, kas atšķir viņus no pelēkās masas. Man nekad nav bijusi pelēka mašīna, man nekad nav bijusi tur melna mašīna vai nedod Dievs spainis. Kas vainas spainim? Izcila krāsa. Es ļoti atvainojos, bet tiešām sudrabs. Man bija burkānu krāsā, man bija violeta, man bija zelta krāsā, man bija zilā. Nu, kaut kas tev atšķir no pelēkās masas. Kas tev atšķir no spainis? Tu nopērci Passatu, sudraba krāsā, un tu brauc tā kā vienkārši sabiedriskajā transportā bez mazvai. Bet skaties, spainis nav jāmazgā. Nu, uz viņa reāli neredz tos visus. Tas vienīgais plus? Ko nozīmē vienīgais plus? Spainis ir tā kā reāli, lielākā daļa Latvijas mašīnu. Unikāls, vienkārši unikāla krāsa sudrabs. Lāsmu, tu gribētu sev pelēkās mašīnas krāsu? Es atkal atgriezīšos savā bērnībā, un mums ir bijis auto pelēkā krāsā, kas bija Passats, tāds garš. Man nepatīk. Tur jau tā lieta. Ienīdu to mašīnu. Pelēks Passats. Kāda vaina? Nopietni. Viņu var sajaukt, ka tu nopirkojies pie kaut kāda veikala un ļoti daudziem tāds mašīnas. Tu skaties meklēt tā, kurš manējai. Bet jūs paskatāties uz monētas otru pusi. Ja, varbūt tā tu vari satikt savu nākamo sievu vai vīru vai ko čomu. Tu paņem iekāp svešā mašīnā, hops, tu tur sēž kaut kāds čalīts tāds. Ko tu te dari? Un tad jūs tur sākat sarunāties. Dāvis, sudraba Passats nav Tinders. Galīgi nav. Bet mazums. Mēs varētu palaist kaut kādu flashmobu. Nē, man liekas ļoti forši, ka tu brauc ar kaut ko tādu, uz ko principā cilvēki atskatās. Nu, tā ir forša sajūta, ka cilvēki brauc un viņi novērtē tas, ar ko tu brauc. Tas tā kā, es nezinu, kāpēc cilvēki tur nopērk labu apģērbu vai tā tālāk. Tāpēc, ka cilvēki grib, lai viņi forši jūtās. Viņi grib uzmanību vai vairāk, ka viņi to dara priekš tā, ka tas ir apliecinājums sev. Jo ir Rīgā populāra tāda iela, Antonijas iela, kur visi brauc, tas ir klusējā centrā, kur brauc tās visas krutās mašīnas, un tad visi tur ēd, un šitās iekalojas vienkārši, kad pabrauc kaut kāds Porsche vai, es nezinu, Lambo. Sudraba Passats. Sudraba Passats un gāzē. Sudraba Passats tur. Iespējams, arī ir bijis kāds braucis. Noteikti. Bet tā ir iela, ko daudz dēvē par tādu izrādīšanos, parādīt, kāds tev ir status, un lai tevi tur nobildē un parāda un tā tālāk. Jā, tāpēc ir cilvēki, kuriem vienkārši patīk tādas mašīnas, viņi var atļauties, un viņiem vienalga vai atskatās, neatskatās, viņi brauc, jo viņiem patīk. Bet, manuprāt, lielākajai daļai tas ir vairāk tāds kā. Jā, lai varētu pacelt pirkstus un nofočēt, jā, redzēt, ar ko es braucu. Bet jēga no tā viss. Tā kā jēga. Labi, tās 3 sekundes, kad kāds uz tevi paskatās, tu aizbrauc prom un viss. Bet jau tev pašam patīk tā mašīna, teiksim, tu nosacīti brauc ar kaut kādu violetu, foršu, spilgtu autiņu. Tev Ford pašam Fiesta. Nenormāli. Pat Ford Fiesta, labi, lai ir Ford Fiesta. Baklažānā, jā, lai ir viņa tur samazgāta. Tu brauc ar viņu, tev pašam nenormāli cepīja tā mašīna. Nenormāli cepīja. Tu katru dienu baudi braucienu. Un vai tiešām slikti tas, ka tu padalies ar emocijām ar cilvēkiem? Nē, labi, ja tev reāli pašam patīk un tevi bauda no tā, ka tu brauc ar to mašīnu, nevis tevi bauda no tā, ka kāds tev visu laiku mēģina pastīties, ko tu tur pie stūra dari. Aplūkojot to mašīnu, protams. Nē, te ir divas galējības. Tu visu laiku kāds skatās pakausī, ja tu mauc kaut ko tādu. Jā, tas ir tā ir taisnība. Jā. Tu pazūd privātā telpa. Tu vari mājās atrasties privātajā telpā. Tu esi sabiedrībā, publiskajā sabiedrībā. Arī taisnība. Bet redzi, tu brauc ar pelēku Passatu. Tu vari būt da jebkur. Kad tu stāvi pieturā, vai tu stāvi trolejbusā, uz tevi arī skatās. Jā, bet skaties, ja tu brauc pelēkajā Passatā, nevienam to neinteresē. Vispār.
Tu tā kā izšķīsti. Nē, ja tev mašīna vispār pilnībā pašam neko neizsaka, tu vari arī pār pasātu braukt. Bet man patīk pasāt. Man pasāt kaut ko izsaka. B5 pasāts veicīt. Labi. Kādas nianses sagaida cilvēki, kas izvēlās ekskluzivitāti? Dārgas remonta izmaksas. Tā varētu būt, jā, ekskluzīvi autiņi. Viņi dažreiz paprasa papildus ieguldījumus, jo, teiksim, tās pašas detaļas nevienmēr ir pieejamas. Un tad detaļas ir jāsūta, un, ja gadījumā autiņš saplīst, tad tu viņu aizved uz servisu, tev pasaka, nedēļas, 2 nedēļu jāpagaida, kamēr mēs dabūsim detaļu, tikmēr autiņš stāv servisā, un tu turpini braukt ar trolejbusu. Vai tu nopērci savu kaut kādu pasātiņu, kas tevi vadās no punkta A līdz punktam B beigās. Bet jā, tas vienīgais palielam, kas ekskluzīviem autiņiem ir tāds, kas palielam, jāgaida detaļas. Ne visiem, protams, bet jārēķinās, ka jo ekskluzīvāk auto tu pērci, jo sarežģītāks un dārgāks būs tā izturēšanas izmaksas. Izturēšana. Izturēt arī būs patraki, bet uzturēšana būs diezgan tāda, smaga. Kurā automarka ir viss tāda čakarīgākā no servisu puses? Alfa Romeo. Alfa Romeo. Zini tādu? Nē. Turpat modelis ir Giulietta. Giulietta? Ko? Jā, Giulia. Giulia? Giulietta, Giulietta arī ir. Tā ir leģīta marka. Alfa Romeo, jā. Alfa Romeo. Itāļi. Tas, kuriem numurzīme ir uz sāniem, tā kā pļaukušā, viņam seja paliek šķīvi. Tā? Tā ir ekskluzīva mašīna? Nē. Bet... Es runāju par ekskluzīvu. Salīdzinoši. Kas tur ir ekskluzīvs? Nē, labi, mēs varam paņemt kaut kādu Lambo, un viņš, protams, būs ekskluzīvāks nekā Alfa Romeo, kur ir pilsētā vairāk. Bet salīdzinoši ar Passatu, tā ir ekskluzīva auto. Salīdzinot ar Passatu, man liekas, ka jebkas ir ekskluzīvs. Jā, varētu būt. Bet tādā ziņā, ja mēs skatāmies, jā, ok, kas mums varētu būt ekskluzīvs? Tāds patērētāju vidū kaut kāds Audi A8. Mercedes arī. Mercedes, jā. Starp citu, Mercedesiem ar tā apkopa ir diezgan tāda sarežģīta. Palielam, jebkurš ekskluzīvs auto nav tur tā, ka noteikti viens būs tāds ekstra dārgs un otrs būs ekstra lēts. Arī man liekas, ka katram modelim, nevis katram modelim, bet katrai markai ir kaut kāda ekskluzīva modeļi. Jā, protams. Viņi jau mēģina kaut kā iegūt to tirgu. Sarežģītāki. Pat Volkswagenam ir kaut kādi Scirocco vai Passati CC. Viņi, man liekas, arī bišķiņu uzturēšanā būs nedaudz smagāk. Passati CC tāpat kā parastais Passati. Viss, kas mainās, ir forma. Tāpēc, ka tas ir Passats. Tas ir Passats, tas ir unikāls. Vienkārši ir pasaule, un tad Dievs radīja Passatu. Tas arī Bībelē rakstīts, jā? Man liekas, jāpašķirst līdz galam. Nav fakts, ka ir rakstīts, bet var pameklēt. Bet kaut kur varētu būt kaut kāda atsaucība. Ok, par ekskluzivitāti. Plus mīnus skaidrs. Jūs varat komentāros paši padalīties, kāds ir jūsu viedoklis, vai jums ir ok ar Passatu braukt? Jā, cik ekskluzīvs ir Passats? Tā kā no 1 līdz 10. Vai kura pēc jūsu domām ir jūsu dream auto, kuru jūs gribētu kaut kad nākotnē un uz kuru jums siekla tek? Bet runājot par ekstrām, kuras ir tās, kuras visbiežāk cilvēki pieprasa, kad iegādājās auto? Un vispār, cik tas ir ļoti nepieciešams un praktisks? Te jāsaka, saruna ir par to, ka cilvēki prasa nenormāli daudz tās ekstras. Mūsdienās tagad. Viņām liekas, ka viņām ir obligāti jābūt. Jautājums, cik bieži tu viņus izmanto? Pieņemsim stūrs apsildi. Nē, stūris apsilde var nosacīti vajadzīgā funkcija. Ir forši, es piekrītu. 2 mēnešus tu viņu lieto. Ok, lai ir. Bet man liekas, ka auto ekstras ir kaut kas līdzīgs tiem pašiem telefoniem, ka tur ir miljards funkcijas, no kurām tu izmanto dienā, cik bišķiņ. Kā kurš, protams, kam darbiņš saistīts ar telefonu, varbūt bišķiņ lielāks tas funkciju loks, ko cilvēks izmanto, bet tā klasiskais telefona lietotājs, viņš vispār gandrīz neko neizmanto no tā, ko piedāvā telefons. Un tas pats arī ir ar autiņiem. Ir tādas funkcijas, ko cilvēki vispār nelieto, bet grib. 10. gada automātiskā kārba, smulkā panorāmas Rolls-Royce durvis. Rolls-Royce durvis, jā. Tur viss bija Bet Lūkā izveidojās plaisa. Un cik bija jaunā Lūka? 2,5 vai 3? Man liekas, ka kaut kāda tur stikla remonts vai kaut ko viņi tur varēja samudžīt pa 2, man liekas, bija kaut kas, un tur normāli stiklu ielikt un sataisīt tā, lai visi ir, tā kā virinās vēl un tā tālāk. Tur bija kaut kur sākot no 3
uz augšu. Mašīna maksā 4, lūku sataisīja 3. Vai nu tu brauc ar lūku, kurā pa visu lūku ir milzīgas plaisas, vai nu tu izliec 3. Un jautājums, vai to vajag? Kā to caurumu tur varēja dabūt? Tur jau tā lieta. Mašīna vienkārši stāvot, dabūja caurumu. Visticamāk, kāds kaut ko nomet no gaisa. Nevienmēr tās ekstras ir tas, ko cilvēkiem reāli vajag, un viņi reāli apzinās, kāpēc vispār viņiem to vajag. Nu, kādas jums ir ekstras? Nu, kas ir jums svarīgākais? Beņķa apsilde. Man liekas, ka jā, beņķa apsilde, protams. Bet atkal, ja tev nav auduma sēdekļi, ja tev ir auduma sēdekļi, tad var arī paciest bez beņķa apsildes. Tāpēc cilvēki dažreiz izvēlās auduma sēdekļus, lai nevajag, lai bez apsildes apiet. Lai nevajadzētu. Saka vispār, ka vīriešiem tās apsildes sēdekļu nav tas labākais, ko var slēgt. Teiksim tā neviselīgi. Ka var iztikt. Kā, un kaut kādā pētījumā jūs šo lasījāt? Jā, bija kaut kas ir jā, papētīts tur arī internetā. Apgaismojiet skatītājus un arī mani. Kāpēc? Man liekas, lai viņi paši googlē izlasa, es nemācēšu, laikam, tik smalki medicīniski to izskaidrot. Bet nesot veselīgi. Nu tā, ka tu nomirt vari vai vienkārši... Nē, tas ir neveselīgi pēcnācējiem. Pēcnācējiem. Beņķa apsilde. Nu, tu sildi visu laiku to vietu, ko tev... Kas jātur vēsmuņā. Ok, es pačakošu, es iegūlēšu, man pašai interesanti. Bet manas top ekstras ir, protams, sēdekļa apsilde, kamera. Es nezinu, vai tā ir ekstra. Nu, tā ir ekstra. Tā ir ekstra, jā, tas nav visiem. Tad man ļoti patīk, kad ir elektriskās podziņas sēdekļiem, un to nav ar to šitā kaut kā jāraujās, vai tā kā sevi šitā uz augšu jācer, un tas ļoti besī. Un, protams, laba skaņu sistēma un arī gaismiņas mašīnā. Bet Lediņu. Atkal jautājums, cik bieži tu regulē sēdekli priekš savām vajadzībām? Palielam, ja tu brauc viena ar to auto. Nē, ja es ar to auto visu, lai man ir viens auto, tad jā. Nu, tā kā tās podziņas nav man no svara, bet ja es samainos ar kādu, man tāpat tās jāpieskarās tai vietai un ir jāčakarēs, tad labāk es gribu, lai man tur ir pogas, tur rast dva visu saliķi un visu, un tev nav nekāds spēks jāpielieto, lai sevi tā kā paceltu tronī reāli tajā mašīnā. Nē, šajā gadījumā piekrītu Lāsmai, ka elektriskie beņķi ir forši, tīpaši, ja tas ir ģimenes auto, kur šoferi ir 2. Jā. Teiksim, ir lielāka auguma vīrietis un mazāka auguma sieviete, vai otrādāk. Kāpēc es tikko iztēlojos to skatu? Forši, ka tu iekāp nospied podziņu, to beņķis saregulējās un iesēdies ērtajā pozīcijā. Jā, tu katru reizi tur kaut ko mēģini muģīties. Elektriskie beņķi varbūt ir forši ar vienu noteikumu. Viņi ir kopā ar atmiņu. Jā. Ja nav atmiņas, tad es no viņiem jēgu vispār neredzu. Jā. Bet man tāpatās patīk tur pabraukt uz priekšu, atpakaļ. Man tas nesagādā nekādas problēmas. Tāda savu veidu atrakcija. Bez maz vai, jā. Bez maz vai. Tā pusstundu tu brauc uz priekšu. Starp citu, vēl viena ekstra. Aizmugurējo sēdekļu apsilde. Lieka bez gala. Jā. Nē, nav lieka. Pilnīgi bezgalīga. Ja tev ir draugi, tad nav lieka bez gala. Ja tev nav draugu, tad ir lieka. Man neviens aizmugurē nav izmantojis beņķa apsildi. Tā, ka reāli neviens, kas ir braucis. Viss, kam es izmantoju aizmugurē beņķa apsildi, ir, lai es atvērtu logu un pateiktu Arturam, tev ir beņķa apsildi aizmugurē? Viņš pasaka, nē, es tāds, man ir, un viss. Un papildus lieta, ka, teiksim, kāds sēž aizmugurē, saslēdz abi, teiksim, beņķa apsildes, viņi strādā, izkāpjot no mašīnas, viņi, protams, ka neizslēgs viņu, to beņķa apsildi. Un tad tā beņķa apsilde, vismaz vecākiem autiņiem, viņi turpinās strādāt. Un visu laiku sildītos beņķus, teiksim, kā Audijā sēž. Jā, kuriem ir tie rimbulīši. Sagrozīt rimbulīši uz karstāko, un tu braucot, tu pat nezini, ka tev pa lielam papildus degvielas izmaksas visu laiku ir, pat vasarā, tāpēc, ka tu aizmugurē sildās beņķi. Labi, tu nopērci kūciņu, tu nezini, ka tev ieslēgt beņķu apsildi aizmugurē, tu viņu uzliec uz beņķīšu, un kamēr tu brauc mājās, tā kūka vienkārši sāk tā. Labi, kaut kādā brīdī tu to sapratīsi, bet tas būs ļoti nejauks. Bet, man liekas, manā skatījumā aizmugurē beņķa apsildi, galīgi liek. Tas tāds galvas. Tas ir tīri, tā kā atkal pacelt pirkstus gaisā, man ir beņķa apsildi. Nē, es novērtētu, ja man būtu augsts un cilvēkam mašīnā būtu aizmugurē beņķu apsilde, es to novērtētu. Man nebūtu tāds autos krutākais džeks šajā ciemā vai meitene. Man būtu tāds tengā tev vīri, but it's nice to have. Tev ir beņķa apsildi? Nav. Aizmugurē. Man ir.
Man pat aizmugurē. Es atkal viņu izmantoju tikai šitādā. Man aizmugurē durvis nav. Tev pa durvju nav. Kādas ekstras, kuras tiešām maina to braukšanas komfortu? Vai ir tādas, vai pa lielam tas ir tikai tāpēc, ka laiks iet uz priekšu un kaut kas tomēr jāpievieno tām mašīnām? Man patīk adaptīvā kruīza kontrole. Jā, noteikti. Man liekas, daudzi sensori un asistenti. Nē. Asistenti, nē. Kā? Lane assist. Forši, tu brauc kaut kādā brīdī. Sviests pēdējais. Un tev hops pieķer tā mašīna, ka tu kaut kur mēģini nobraukt. Bet tu esi vadītājs. Kas tu esi pa vadītāju, kas nemāk notrāpīt starp divām līnijām? Tagad ir laikmets, kad cilvēki brauc šādi. Vienā rokā telefons un otrā stūra. True. Tas ir vienkārši tā ir adaptācija mūsu laikam. Būsim godīgi, pilsētā visi tā brauc. Paskaties, kā cilvēki brauc satiksmē. Visiem telefons rokās. Man personīgi tas lane assist un vienkārši kretinējis. Viņi var izslēgt, jā? Ne visiem. Ir arī mašīnas, kurām tu vairs tik viegli nevari tur tik lēt. Pieņemsim, G-sērijas BMW nevar izslēgt start-stopu. Tev viņš tikai jāprogrammē. Tev nav tā podziņa. Start-stops arī man nenormāli besī. Tā ir funkcija, kas kaitina, man liekas, visus. Un pat cilvēki pērkot mašīnas pie mums, viņi jautā, kā mēs varam atslēgt to. Kāpēc viņus triggerotas? Tāpēc, ka tas liekas dīvaini, kad piebrauc krustojumā, tev mašīna noslāpst. Un tu vairs neesi tik mobils. Tev vajag kaut ko ātri, kaut kādu manevru uztaisīt, bet tev noslāpēt mašīnu. Nē, stulbākais, ko es tajā redzu, kad mums Latvijā nav tādi korķi, kā pieņemsim tur Vācijā, kad tu apstājies un tu reāli tur tās 15-20 minūtes stāvi tajā vienā punktā. Mums tie korķi ir tādi, tu apstājies, kaut kādu minūte, pusotra, tu atkal kusties. Un tev visu laiku tas starters noslāpējās, tad tev starteris ierūcina. Tad atkal tu noslāpējies, tad tev starteris ierūcina. Un pa lielam jēga to starteri mocīt, plus vēl motors visu laiku tur darbojās, apstājās. Eļļa tur arī visu laiku notiek lejā, pēkšņi tad atkal jādabū spiediens augšā. Mums nav tādu korķu, lai mums būtu tā funkcija tiešām tik ļoti nepieciešama. Gribi noslāpēt, nospēj podziņu visu. Nē, es tagad arī tā atminos, man reizēm ir tā, ka, un šādi tu brauc ar to mašīnu reāli tajos korķos, bet ja var izslēgt, tas ir nice. Jā, ja var izslēgt. Tad diezgan bēdīgi. Vai modernās tehnoloģijas ir vairāk traucēklis nekā iegūms drošībā uz ceļa? Es te atkal par to lane assist. Man reāli traucēja braukt. Joprojām viņš. Man liekas, ka kopumā tas palīdz cilvēkiem braukt, jo ne par velti viņas tiek izdomāts, un gan jau, ka ir kaut kāda statistika arī, kas pierāda to, baigi to nebija pētījis, bet manā izpratnē, jo auto ir gudrāks, jo labāk, jo tas vienkārši palīdz mums noturēties uz ceļa, un, teiksim, tāpat gadiem ejot, ka izdomāta tehnoloģija ABS. Nē, ABS ir forši. Tas bija ABS, kaut kur dzirdēt. Lai nesabloķējās rāti, kad tu bremzē. Kad tev pedāli šādi apakaļ. Bremžu asistents nosacīta. Un vai tas ir vajadzīgs? Tas ļoti vajadzīgs. Protams, jaunieši, kas grib kārtīgi tur iešķērēt kaut kur slīpus, driftēt un tālāk, viņiem varbūt tas nav tik ļoti vajadzīgs. Tur jau ir ESP veci. Nē, katrā ziņā. Bet ABS, jā. Asistenti priekš drifta ir krusts. Bet tā ikdienas braukšanai, man liekas, visi iet uz to, lai mašīnas paliek. Man ir labs piemērs par drošāks un drošāks. Lane assist. Es braucu uz skati ar Opeli, kuram ir lane assist. Un priekšā ir bedre. Tā kā akas vāks. Standarta Latvijas situācija. Un akas vāks ir tā kā, manas joslas galā. Un iet līnija. Un ko es izdomāju? Es izdomāju to akas vāku apbraukt. Vai man sanāca akas vāku apbraukt? Nē, tikko kā es parāvu stūri, man viņš vienkārši parāvu stūri apakaļ un strāpu akas vākā. Tas ir piemērs no dzīves, kas reāli pierāda, ka lane assist ir slikta lieta. Nē, viņu vajag opciju, lai ir opcija izslēgt viņu. Jā, ja brauc pa šosei, jā, ok, es saprotu. Bet atkal dzīvnieciņš kāds. Jā, bet vai tu, kamēr tu neparādīji pagriezienu. Tev jāparāda obligāti pagrieziens. Viņš nav drošs. Ņemiet ārā no mašīnas ražotāja, ņemiet ārā no mašīnām lane assist. Vienīgā pozitīvā lieta, ko es šeit redzu, tad, kad cilvēks, piemēram, aizmieg pie stūres, un viņš varbūt kaut kā sāk signalizēt un drebēt kaut kā. Tagad, starp citu, ir izdomāta jaunā feature, ka viņš mašīna nolasa, vai tu esi nofokusējies uz ceļa, un tikko tu, teiksim, neskaties uz ceļa, tā viņš sāk brīdināt tevi, ka kaut kas nav. Volkswagenam viņi palaida to foršo. Tu esi redzējis to reklāmiņu ar to viņu safety features? Neredzēju, ne. Pa lielam, ja tu aizmiedz,
viņš pāris reizes nobremzē strauji. Tā kā mēģinot tevi sapurināt, pamodināt. Ja tev tāpat nav nekāda reakcija, viņš paņem ieslēdz pagriezienu pats, lēnām sāk samazināt ātrumu, pārkārtojās uz ceļa malu un bremzē. Un to visu mašīna izdara pati. Protams, tur ir sensori, lai viņš tur nenones kādu pagriežoties, un viss ir atkarīgs no tā, kur tu atrodies. Bet viņš vienkārši tevi noved ceļa malā, apstādina un sāk taurēt. Bet skaties, līdz kā mēs nonācām. Runājot par tehnoloģijām, forši taču. Nē, tas ir forši. Nē, tas ir forši. Mazums tev sirsnī kaut kas notiek. Vai? Jā, pat neaizmigt tev vajag, tev var slikti palikt, vai zaudēt samaņu, vai kas var izglābt dzīvību. Jā, tiešām var izglābt tādas dzīvību. Features, tādas es atbalstu, bet ne lai nesistu. Ok, un tad noslēdzošais šī segmenta jautājums, vai cilvēki izvēlās ekstras, lai izceltos, vai tāpēc, ka tas tiešām ir vajadzīgs? Jūsu galā atbildi. Tā atkal par kādām ekstrām mēs runājam. Es pieņemsim, nesen atklāju, ka man mašīnai bagžnieks vērās vaļā ar kāju. Nice! Tā kā tas... Tā kā vienkārši pienāca uzšauja pa to bagāžnieku un viņš atverās? Nē, mēs vienkārši gāju ar iepirkumu maisiem, ar čomu. Pilnas rokas. Pilnas rokas. Es tāds iedomājos, ja man būtu, un es novelku kāju, viņš atverās. Un es tāds paga. Es gadu braukāju, un es viņu nebiju izmantojis. Vai bez viņas varēju izdzīvot to gadu mierīgi? Bet tagad, kad es zinu, ka man viņš ir, vai es viņu izmantoju, jā, es izmantoju. Tā kā tur atkal ir. Puses no funkcijas man nav vajadzīgas, bet es ļoti labi apzinos, ka pērkot mašīnu ar pēc iespējas vairāku ekstru skaitu un, teiksim, to lielāku, labāku aprīkojumu, man būs vieglāk to mašīnu pārdot. Tas ir vēl viens aspekts, teiksim, kā cilvēki uz to skatās. Ja tu pērci pavisam pliku, vienkāršāko komplektāciju, jā, pa lētajām naudiņām, bet arī jāreitinās ar to, ka pēc pāris gadiem tu tikpat labi to mašīnu pārdos pa lētākajām naudiņām. Bet atkal rēķina vairāk ekstru, vairāk galvas sāpju. Skatoties, kas, elektriskie sēdekļi, viņi tur beigās galvas sāpes to sastrādās, ne taču. Mums bija tā F-sērija, kurai negāja. Tur ir čakars. Bembīts. Jā, starpcīt BMW. Bet atkal viss tas beņķa apsildes bieži iziet no ierindas, tāpēc, kad viņam pārplīst tie tā saucamie sildi elementi. Un tur pa lielam viss beņķis tiek rauts nost, tev ir jāatrod tas padārgs remonts. Jā, tev ir jāatrod viss tas remonta komplekts un jāieklā jauns, jāpāršo beņķis. Tā kā tur jāizvērtējas, varbūt tiešām sarakstīt uz lapas, ko tev vajag. Jo man tas beņķis, tā kā bagžnieks kāja arī nevienmēr atverās, un tā kā viņš nevienmēr atverās, tad tu esi dusmīgs. Bet kamēr es pa viņu nezināju, es nebiju dusmīgs. Jūs joprojām varat komentāros izteikt savu viedokli par... Lainasistu. Lainasistu. Par pasātu sudraba krāsu. Vai par citu ekstru, kas jūs besī vai kura jums ļoti patīk. Bet tagad mēs ķersimies klāt pie lielā strīda, kas bieži vien izšķir arī varbūt draudzības. Automāts vai manuālis? Īstenībā ļoti daudz kašķi starp ģimenēm, ka, teiksim, vīrs grib manuāli, viņš ir pieradis dragāt ar manuāli, un sieviņa grib komfortu un braukt ar automātu. Un bija redzēts ļoti daudz kašķu un strīdi uz šī pamata. Ka reāli tā, ka bļaustās uz viens otru. Tev ir kaut kāda statistika, cik cilvēki ir izšķīrušies? Tādas laikam nav. Pie mums uz vietas dēļ tā, kad vīrs grib mehāniku. Gribētu dabūt, starp citu, man liekas, tur 100% ir kāds gadījums. Tā, kad visi pēc tam aiziet parakst papīrus un mēs vairs... Bet tiešām bija redzētas drausmīgas situācijas. Es pat biju pagājis maliņā, jo tur sākās anarhija. Jā, es ticu, ka vīriešiem vairāk gribās to manuālo, bet manuprāt, mūsdienās populārāks joprojām paliek automāts. Tas ir tāpat kā ar studentiem. Visi atrod vieglāko ceļu. Automāts ir krietni vieglāks. 2 pedāļi, tev nav jāslēgājās, tu vienkārši mauc. Bet atkal, mehānika ir tā lieta, kur tu izjūti to mašīnu, kur tu pats izvēlies, kurā robā tu brauksi. Tu paņem ieliec neitrālajā stāvot korķī, tev viņš nav visu laiku tajā draivā, viņš negaida to slodzīt netur. Mehānika forša. Vienkārši jāiemācās braukt. Jā. Man ir uz manuālā arī tiesības. Es liku uz manuālā, bet man ļoti patīk ar automātu braukt un ar manuālu es pat daudz tev jādara pie tās stūres. Tīpaši Rīgā, kur tev daudz kur ir jākoncentrējas.
kamēr tu to sajūti, kamēr tu to ātrumu daudz arī skatās, kur likt to ātrumu. Zini, nevis tā kā jau uz sajūtām, bet daudz tur pie mašīnas jāpierāda no ceļa. Jā, varētu būt kaut kādi jaunie šoferīši, kas vēl nejūtās tik pārliecinoši uz ceļa, un tad jau viņu gadījumā vēl tas rops kaut kādā brīdī neslēdzās. Neiet, jā. Tad viņš skatās, bremzē un viss, un pa to sekundi viņš jau ir notriecis cilvēku vai nabagomi. Kaut kur iekšā. Tieši tā, kas jums labāk, ko jūs vairāk? Es vēl joprojām uzskatu, automātam nav nevainas, pilsētas eksploatācija automāts ir forši feini, bet manuālis ir tā kā, pamats visam. Mehānika ir pamats visam. Tev ir jāmāk braukt ar mehāniku. Pamazām cilvēki paliek slinkāki un slinkāki, un cilvēki grib komfortu. Es gribu komfortā apsēsties mājās mašīnā, pie mājām mašīnā apsēsties, aizbraukt līdz darbam, un lai man nevajag šo te nodarboties pa korķi. Šitais tūlī būs reāli rīcīgi. Kas tev ir? Man? Jā. Manuāls. Manuāls? Tāpēc, ka ir mašīnas, ar kurām jābrauc ar manuāli. 3. sērijas bēbis, ar viņu jābrauc ir ar manuāli. Tas nav tas, ar kur jābrauc. Man ir automāts, bet es gribu manuāli. Tā mēs arī sazīvojam. Tā arī ir tā interesantā lieta. Nē, bet man liekas, ļoti atkarīgs no mašīnas. Teiksim, pirmais ir tas pats Porsche 911. Lielākā daļa ir manuāli. Sporta versijas. Labi, ja mēs te runājam pa kaut kādiem, bet atkal reku tā kā lāsmai. Lāsma nolika tiesības uz manuālu un automātu. Viņi var braukt arī pa ko viņi grib. Tiešām svētīgi. Nē, tas ir svētīgi tiešām, jo es pirmos gadus ar ģimenes mūsu krūtajiem auto, viņi bija visi manuālie. Man nebija automāts vispār manā ģimenē, un tāpēc arī dratēju pa to Rēzekni ar manuālo Volviku vai Auģiku. Bet šitais gan ir apsveicami, ja tev ir tiesības gan. Tas ir absolūti pareizi, jo pat neskatoties to, ka es atbalstu automātu, man liekas, ka tiesībām jābūt uz manuāli. Jo visādi gadās. Nē, jā. Tīri tā aspekta dēļ es arī ieteiktu uz manuālo, bet ir arī cilvēki, kuriem galīgi nesanāk. Tad vajag iemācīties. Tur jau tā lieta, tev nesanāk. Tas nozīmē, ka tev ir kaut kā jāmācās. Jātrenējās. Līdz tu iemācies. Jo tikpat labi, ja tu nemāki braukt ar manuāli, vai tu būsi labs šoferis ar automātisko kārbu, es nezinu. Man ir ļoti liels bažas par to. Nopietni? Jā, ja cilvēks nemāk braukt pašā saknē. Tu tā uzskati? Tas ir mans personīgais viedoklis. Kad kāds dabos vakarā stūri. Jā, man liekas, visi, kuriem ir automāta tiesības. Visi tur sačuposies, gaidīs tevi. Viss kārtībā. Jūs varat braukt ar automātiem. Es tā vienkārši tagad aizdomājos. Man ir draugi, kuriem ir tikai automāta tiesības. Ir, bet tādā veidā jūs sevi ierobežojat, ja jūs noliekat tiesības tikai uz automātu. Bet ja cilvēks zina, ka viņam nevajadzēs, viņš zina, ka viņš brauks tikai ar tādiem auto. Nekad nevar zināt. Nekad nevar zināt. Tev šobrīd vari braukt ar foršiem autiņiem, kuriem ir automātiskā kārba, bet pēc gada tev pēkšņi uznāks brīdis, kad tev vajag aizvest kādu. Kaut kāds ekstrēms gadījums, ka tev vajag kādu aizvest cilvēku tur uz bez mazo slimnīcu, un viņam ir manuālis. Un cilvēks nevar braukt, un tu apsēdies. Jā. Tu jau tādā palīdzība Hollywoodas filmas scenārijas. Jā, bet tas ir scenārijs no dzīves. Labi, jā, pieņemsim, bet atkal, rēķināsim no tām izmaksu ziņā. Visiem interesē tur, cik kas, ko kā. Manuāli nopirkt vienmēr būs vieglāk nekā automātu. Tāpēc, ka manuālā kārba ir, grozies kā grib, viņa ir izturīgāka. Jā, un arī es tev piekritīšu, ka automāti pārsvarā maksā dārgāk. Gan uzturēšanā, gan arī atrast mašīnu ar automātisko kārbu vienmēr ir grūtāk. Labi, varbūt par uzturēšanu mēs te varam pastrīdēties. Arī tur viss ir atkarīgs no modeļiem un tā tālāk, bet mēs ejam mūsdienās jau uz to, kad automāts ir praktiski uzturāms tikpat lēti kā mehānika. Varētu būt. Pieņemsim, samainīts pararatu sajūga komplektu, tur izspiedēja cilindru vispārējo mehānikai, būs tas pats, kas savas kārtībā automātu. Tur, protams, to nesanāks pilna restaurācija, bet, kaut ko sanāks sadarīt, salabot. Tad, kur ir ekonomiskākā 2025. gadā? Ekonomiskāks vienmēr būs manuāls. Vienmēr. Es šo apstrīdētu, jo, ja mēs runājam par degvielas patēriņu 2025. gadā, un jaunās mašīnas, tās ātrumkārbas ir diezgan gudras, ātrumi ir daudz, un viņš pats pārslēdzās tajā brīdī, kad viņam vajag. Ja mēs skatāmies kaut kādā 6. gada Audi, protams, manuāls būs ekonomiskāks.
Bet, ja mēs skatāmies jaunās ātrumkārbas, kur ir 8, 9 ātrumi, draudzīgi, man liekas, automāts būs ekonomiskāks. Bet atkal, jo vairāk, jo jaunāk tev mašīna, jo dārgāk tev būs viņu uzturēt. Manuāls atkal būs tāds cheap variants. Arī startā no salona viņi būs lētāki, jo viņi ir mehānika. Bet tu brauc komfortā ar automātu un visu, un miers. Tu brauc ar jaunu mašīnu. Man gribas maisīt to betonu pa ceļam. Tu nopirki jaunu mašīnu, nedomājies jaunu. Es uz krastēna stāvu bakstos, un tur pirmais, otrs. Tev uzliek to plantīti sarkanu salonā, tu nopirki pilnīgi jaunu. Un tu izbrauc, un pirmais, ko tu dari? Šitais te. Tu pačāndi to mašīnu, nevis tu iekāp dreivs un vienkārši močī. Paņem pieskaries, viņa rīktīgi šņirkt pirmajā. Bet statistiski runājot, tagad, man liekas, cik ir automāti kaut kā 90% no tirgus? Lēnām jau sāk palikt, jā. Mēs pārējām uz to, kad uz automātiem jau. Ja sākumā kaut kā 2000. gadu sākumā tie bija kaut kā 20-25% no tirgus, un pārējie 70-75% bija manuāli, tad tagad laikam ierēķinot arī elektroauto, kas ir principā tikai automāti, tad tagad lielākā tirgus daļa ir automāts, tāpēc, ka cilvēki vienkārši izvēlās automātus. Bet atkal, ja mēs skatāmies no lietotā auto viedokļa, mazāk risks ir iegrābties uz mehāniku. Jā, manuāli ir mazāks risks un drošāka braukšana pa lielu. Cik sarežģīti ir katrs pārnesuma kārbas apkope un remonts? Arī viss, tur atkarīgs no paņemam bembi. Paņemam bembi. Bembim īstenībā BMW ir padomājis par remontiem. Tur kārbu nomainīt, noņemt, sataisīt īstenībā nav tik krimināli. Īstenībā, cik es vispār darbojos autosfērā, es nekad nebiju redzējis, lai kāds maina bembīti manuālo ātrumkārbu. Vispār nereizi. Es esmu redzējis. Labi, cik tu esi dzirdējis par automātiem? Daudz vairāk. Bet par vecajiem automātiem, starp citu. Tie jaunie, kas nāk jau F-sērijās, par tiem es esmu dzirdējis krietni mazāk, ka viņi kaut ko tur feature un labo. Kā jūs negribat trāpīt uz kārbu remontu, pērciet bembīti? Bet bembītiem kārbu var noņemt uz pāris doņķīšiem vienā vakarā. Tā kā bembis par to ir padomājis, viss kārtībā. Bet kādam auto ir reāls čakars nomainīt kārbu? Jebkura priekšpiedziņa, man liekas, ne? Kurai motors stāv. Kur tev jālaiž pūsrāms lejā, viss motors tur karājās un tu tur čakarējies. Tiem varētu būt sarežģīti. Kaut kādi Fordi. Fords. Un kuru vieglāk ir atrast tirgu un iegādāties? Un tad dārgāks būs automāts, vai ne? Noteikti dārgāks būs. Un sarežģītāk atrast būs automāti, jo automāti neviens viņam nesako līdzi. Mūsdienās visi pieraduši dragājam, saplīst pārdodam. Un attiecīgi manuālis atkal būs tas, ka tu dragā un viņš tev turās. Ok, labi, sajūgs var pazust. Tur sparerats, paņem nopēc lietot, iemet, tev 2 gadiem pietiks. Jā, jums tam... Man liekas, es visu savu ģimenes auto revolūciju būšu izstāstījuši šajā podkāstā. Mums nesen arī tam Volvo laikam arī mainīja vai sajūgu vai to ātrumkārbu, jo viņa pilnīgi bija nojāta. Labi, mana mamma arī ir rīktīgā dratētāja, bet nomainīja. Viss kārtībā, bet diezgan ilgi izturēja. Gan tā, neatkarīgs, kā tu brauc ar viņu. Bet kādu kārbu jūs ieteiktu dažādiem cilvēkiem, piemēram, jauniem šoferim? Tikko dabūjis tiesības un kādu ātrumkārbu jūs viņam ieteiktu? Noteikti manuāls. Manuāls. Bez vispār šaubām. Jāmācamies braukt un tad sēžamies visur citur. Aha, un tad viņš arī jutīsies drošāk. Sapratīs, kā notiek vispār tā saikne ar mašīnu ir jāizjūt. Manuālim. Tas, ka tu vadi to mašīnu, nevis mašīnu. Jā, manuālim tomēr ir tas vaibiņš, ka tu esi tās, kas sēž pie stūres, nevis kaut kas cits tev palīdz. Šī ir lieta, ko esmu novērojusi cilvēkiem, kuriem ir tiesības uz automātu. Viņiem nav tā saikne ar mašīnu. Viņi kaut ko raustās vai kaut kas tāds. Tā kā es ļoti plavna braucu diezgan. Un tas ir pateicoties, jo es uz manuālā kādus gadu braukāju. Pilsētniekam, ko jūs ieteiktu? Automātiski. Protams, ka automātiski. Kur mēs pilsētā raustīsim to? Pa kuru pilsētu mēs te tagad runāsim? Rīga. Labi, Rīga ir automāts, labi. Bet piemēram, kāda mazāka pilsēta? Cēsis. Vai Valmiera? Jā, automāts. Mehānika. Automāts. Mehānika. Tu turpini braukt komfortā automātā. Tev nevajag to. Bet tur visur apkārt ir meži kaut kādi un blablabla paņem iebrauc manuāli. Bet kāpēc tu mežā jābrauc pēkšņi? Tu mežā nevari ar automātu iebraukt? Automātā ir
manuālā kārba. Tikpat labi. Ar automātu tu vari visur robā iebraukt un visu sarunāt, bet mehānika tāpat ir labāk. Mehānika ir drošāk, ja tu arī atstāji viņu kalnā. Jā. By the way, Rēzekne ļoti kalnaina pilsēta, tā kā mums nav brīnums, ka mums ir manuāli. Parkingu nospied un viss. Vai ar ručāru parauj? Ne, ja ir ručārs, tad vēl ok, bet ja tev ir bēmbis, kur ručārs strādā tikai vienreiz gadā, un tas ir uz apskati, un nevienmēr. Tad labāk ir manuāls. Pirmais robežs vai otrais robežs. Okay. Lauksaimniekam? Mehānika. Šeit gan jau, ka manuāls. Mehānika, te gan būs mehānika. Visu laiku braucieni pa gruntceļiem. Ziemā tas ir milzīgs kūpenes un vispārējais pa švakākiem ceļiem. Diezgan liela slodze kārbai. Jā, plus rudenī mums ir kaut kāda dubļa un tā tālāk. Labāk ir manuāls, lai tiešām mazāk slodzīta kārba. Mazāk galvas sāpes. Jaunajai māmiņai? Automāts. Automāts noteikti. Tāpēc, ka paralēli ar vienu roku nodarbojās ar bērnu. Jā, noteikti. Tad otrā ir... Pēc likuma jau to nevar darīt, tev ir jāvada. Bet pēc likuma arī telefonu nevar turēt. Bet realitāte ir realitāte, jā. Un pensionāram? Man liekas, īstenībā. Vai tiešām vajag braukt? Nē, tieši, protams, ka vajag uz dāču vai uz tirdziņu. Bet neskatoties to, ka mēs gribētu pateikt automāts, pensionāri izvēlās manuāļus. Jā, jo es esmu tikai pensionārs. Savos laukos redzējusi tikai ar manuālo. Nevienam nav bijis nekad mūžā automāts. Bet tas ir tāpēc, ka viņi ir pieraduši. Pieraduši, jā, lielākais arguments, ka viņi pasaka, pie mehānikas. Es vienkārši pieradu, man nevajag. Es negribu mācīties braukt ar automātu. Jo iespējams viņiem vajadzētu no jauna mācīties. Tas ir tāds vienkārši konservatīvais pieredums. Bet starp citu, tā ir atsevišķa cilvēku grupa, kuri visu laiku ir braukuši manuāļiem, un viņiem no automāta ir bail. Viņam liekas, ka viņi nemācīs. Jā. Ir pie mums arī tādi cilvēki. Mēs pat dažreiz apmācījām cilvēkus braukt ar automātu. Protams, kaut kādas pusstundiņu vajag tur, kamēr cilvēks pieradīs, kamēr viņš ar kreiso kāju nemeklēs sajūgu un nespiedīs bremzes. Jo tā ir vairāk. Tas ir bīstamākais. Jā, ka tu ar kreiso kāju šņirkt. Jā, tas ir ļoti bīstams. Man arī instruktors stāstīja, ka nedod Dievs to automātā ar kreiso kāju kaut ko sāks darīt. Bet es, kad pirmoreiz apsēdos pie automāta, tas bija Rīgā, bija dīvaini. Bija ļoti dīvaini. To kāju vajadzēja kontrolēt un diezgan tā uzmanīgi koncentrēti tev jābrauc pie ceļa. Un sākotnēji arī nezināju, kā vispār viņu izslēgt. Bija tāds, kur man ir atslēga, kā viņu iedarbināt. Vai kaut kāds podziņas tur bijis, vai kaut kur šitā jāieliek. Ļoti tāds interesants sākotnējais ceļš, kad tev ir jāpierod pie automāta. Starp citu, jā, tas arī vēl viens automāta mīnus. Tagad tās pogas automātam. Tā kā pārslēgšanās ātrumiem sabāž visur, kur. Jā, jauno ražotāji izdomā kaut ko savu. Mums tagad būs rullīs. Mums tagad būs vienkārši pogas. Vai šitais te kloķis. Jā, viņi tagad izdomā visādus veidus, kā... Tad ir mehānika. Tu viņu nekur citur nevar paslēpt. Viņai ir jābūt tur, kur viņai ir jābūt. Kā tev patīk tiem busiem, ka ir augšā šeit pārslēgts? Rītīgi stilīgi, tu brauc, ieliec robu. Tas arī kaut kas tāds, ka mēs esam savādāki. Īstenībā tie ir ergonomiski, ka tur ir. Tas gan no ergonomijas viedokļa tiešām. Jo man liekas, man ir viens busiņš, kad mēs ar draudzenēm šataļas par Rēzekni, kā es saku, es braucu pie tāda liela busiņa. Un jā, tas klokis bija tāds, bišķiņu grūtāk ir pārlikt, bet ļoti ergonomiski tiešām. Bet liekas, tāds rīktīgi, tāds liekas radījums, kāpēc. Bet tad tu tāds pārslēdz un tāds, tu saproti, ka viņi padomāja par šoferīšanu. Jā. Bet jūsuprāt, manuālās kārbas turpinās ražot, vai tās drīz izzudīs? Es domāju, ka... Man liekas, ka viņi ražos manuālās kārbas kaut kādam noteiktam, segmentam, jā, bet ar laiku gan jau ka pazudīs. Jā. Jo visi iet uz to, ka visi pāriet uz hibrīdiem, uz elektroauto, un arī parastie ražotāji vairāk ražo, tos automātus. Ražotāji parasti pielāgojas cilvēkiem, un cilvēki tagad mūsdienās vairāk prasa automātus. Tā kā es domāju, ka mehānika laika gaitā paliks kaut kas tāds klasisks. Varbūt unikāls, kāds kaut ko ražo, varbūt ne unikāls, varbūt kaut kāds Opelīs, kaut kādu Astru izlaidīs vai Fiesta. Budžets būs mehānika, kaut kādiem korporatīviem klientiem pieņemsim. Kaut arī mūsdienās korporatīvi arī sāk jau izmantot automātu, lai to arī darīt darbus un braukt. Visi cieņa ražotājiem, kas, sporta mašīnas joprojām ražo ar manuāļiem. Tu vari pasūtīt jauno BMW M3 ar manuālo kārbu. Tādā ziņā, jā. Kas ir tāds kaut kas wow, un cilvēki, kas var atļauties tādas mašīnas, un viņi novērtē to manuālo kārbu, viņi tādi wow, man to vajag.
Un tad tās mašīnas arī pēc tam, pēc kaut kādiem 5 gadiem vai pēc 10 gadiem, viņas arī ir vērtīgākas, tāpēc, ka viņas vienkārši maz. Un tas ir forši. Nu, mums būs kaut kas līdzīgs kā Amerikā. Man liekas, Amerikā ir tikai automāti. Jā, Amerikā, man liekas, pārsvarā automāti visiem ir. Bet atkal manuālim plus, ka īsti neviens viņu nemāk braukt un to mašīnu nenozags. Ir starp citu bieži logu apsēžās. Oi! Kā? Trešais pedāls, ko tas nozīmē. Vai ne? Ok, pagājušajā reizē mēs runājām arī par degvielām. Par degvielām. Vai mēs izrunājām par to, ka dīzeļus iespējams drīz aizliegs? Man liekas, ka neizliegs tuvākajā laikā to dīzeli. Nu, grozies, kā grib elektriskie, tāpat neaizstās pašlaik to iekšdedzi, jo viņi nav tik traki attīstījušies. Starp citu, ziniet, fun fact, ko es dzirdēju no sava tēta. Viņš braukā ar fūrēm, un viņš man tāds saka, es viņu vedu, un es ar Teslu bieži braukāju un tā. Un viņš saka, zini ko? Tur tā, neatceros, kurā pilsētā, varbūt iespējams Vācijā, fūras ir elektriskās. Jā, ir. Tas pamazām tiek ražot. Tas strādās. Tā kā... Bet viņas ir arī tādas, tās fūras ir tīri kaut kādiem maksimums starp pilsētu. Nav tā kā starp valstīm. Jo viņi strādā kompānijā, kuri vadā tur uz koncertiem kaut kādus, visu, ko viņam tur tās skatuves vai ko vajag, viņš viss caur kaut kur braukā pa valstīm vairākām. Un tā kompānija ir uztaisījusi. Pa lielam, ja tev ir tīri tie pārvadājumi tā kā pa pilsētu iekšpusē kaut kur tu tur maizīt izvedā noteiktam reģionam, jā, ok, maršruts ir izreikināts, tev paliek kaut kāds free space ar to uzlādi, bet atkal, ja mēs skatāmies, ka tev jābraukā starp valstīm, pa ceļam gadās visādi. Bet, skaties, tagad taču, es neceros, kurā tas bija valstī, bet uztaisīja trasi, kas lādē, kā šoseju, pa kuru braucot, tev elektroauto lādējās. Tagad parunāsim par Latviju. Tas ir reāls risinājums. Biedrs nevar aizlāpīt. Kad tu domā, mums ievilks to vadu, ka viņš mums lādēs mašīnu. Mēs jau runājam par nākotni. Iedomājies, tu paņem kaut kādu fūrīti milzīgā, ja, un viņa pa lielam gandrīz bez maksas, pa lielam var teikt bez maksas. Man liekas, Latvijā pa bedrēm runā kopš Romas impērijas sabrukuma. Itālijai. Latvijā mums bišķi vislēnāk ir. Mums, mēs diemžēl atpaliekam, kas nav nekas slikts, bet mēs vismaz nozogam labākās idejas. Mēs vismaz labi to apzināmies un saprotam, ka mēs bišķi atpaliekam. Man vairāk patīk, ka mēs nozogam labākās idejas. Pārbaudītās, starp citu. Mēs mācāmies no citu. Nerealizējam viņas. Pēc. Ok, gaidīsim, kad Latvijā jaunumi parādīsies pēc 100 gadiem. Un starp citu, sveiciens pēcnācējiem. Un starp citu tāds fanzija jautājums, kāpēc dīzelim dūmi ir melni, bet benzīnam balti? Sadegšanas process pie vainas, bet benzīnam jau īsti dūmiem nevajadzētu būt vispār. Nē, principā var būt, bet ir defekts. Ja kaut kas ir nogājis. Jā, bet tur jau pats par sevi tad vairs nedeg benzīns. Principā dīzelam arī nav melnie dūmi. Viņam parādās melnie dūmi tajā brīdī, kad ir defekts. Jā. Bet... Principā mašīnai nevajadzētu būt dūmi. Bet, protams, ir kaut kāds kondensāts. Paga no rīta. Kondensāts ir kondensāts. Bet tādi, ka dīzelim ir melnie dūmi, visticamāk tas norāda uz to, ka kāds bija tur kaut ko sačipojis, kaut ko izgriezis. Tā, ka tu tik degvielu iesmērē iekšu un tu rāviens. Nav jādomā. Nav jādomā vispār. Mašīnai uz augstu, jā, pieņemsim, tagad mēs novērojam, ir rudens, tur straujās temperatūra maiņas izpūtējās, sakrājās kaut kāda daļa kondensāta, jeb mitrums, viņš tvaiko ārā un būs kaut kāds tāds balds dūma. Jā, tas ir standarts. Dūmaka, bet tā vispār ikdienā nevajadzētu būt vispār. Ok. Tā kā, ja tu domā, ka tavai mašīnai ir ok būt melniem dūmiem, tā nevajadzētu būt. Nē, tos bēmbis ir pārčipots. Ja tu pērci mašīnu un tu viņu piedarbini un tev nāk mākonis ar melnajiem dūmiem, esi uzmanīgs ar pirkumu. Tieši tā. Ok, otrā epizode ir galā. Kā jūtamies? Varam šaut uzreiz trešo. Laižam trešo. Paldies jums, puiši, ka šodien izstāstījāt vēl interesantākas lietas. Jums bija bīfi savā starpā, bet šodien jūs bijat mierīgāki. Šodien ir tāds vairāk tēmas, kur mēs varbūt kaut kādos brīžos piekritām viens otram. Yeah. Un mums tie viedokļi bišķiņi sanāca kopā, bet tāpatās. Dāvim patīk sudraba pasāta, kurus es ciest nevaru. Man patīk vairāk ekskluzīvi autiņi, dāvim patīk tāda dragāšana, man patīk automāti.
Nu, tā kā katrs izvēlās savu. Tas ir forši. Tieši tā. Un arī jūs, skatītāji, tagad ir jūsu kārta. Rakstiet droši komentāros, ja ir jautājumi, uz kuriem jūs gribat dzirdēt atbildes. Varbūt ir tēmas, par kurām noteikti mums būtu jāstrīdās nākamajās epizodēs. Jo šie džeki tik iedodiet viņam tematu, viņi kā sāks viens otram močīt virsū. Ļoti interesanti varētu būt. Un es tagad tāds boksā, tas tiesnesis. Zin. Un mēs noteikti ņemsim vērā un varbūt kādu no tēmām iekļausim nākamajā epizodē. Tāpēc tālāk tiekamies nākamajā ceturtdienā. Tur būs jauns tēmas, jauns strīdi, no kuriem visticamāk nebūs neviens pareizās atbildes. Čau! Čau!